Prieks tev redzēt YouTube kanālā Vienkāršības. Mani sauc Ričards, un šī ir vieta, kur apstāties, apzināties un ietekmēt. Šodienas tēma - kā atbrīvot savu potenciālu, kā atklāt to savu iekšējo dabas resursu, jeb resursu, un kā to izmantot efektīvāk, jaudīgāk, lai sasniegtu pavisam citas virsotnes. Nu, lūk, bet kāpēc es par to varu runāt? Tāpēc, ka vairāk kā 25 gadus es esmu tieši šajā pārdošanā, vairāk kā 23 gadus esmu komandu, projektu, cilvēku un apmācību vadībā un daru to joprojām. Un vairāk kā 6 gadus es esmu profesionāls coach. Līdz ar to man ir svarīgi dalīties ar to pieredzi, ar tām zināšanām, tādā vienkāršā, saprotamā formā, bez kaut kādām pārgudām teorijām un tā tālāk. Bet ko, ķeramies klāt šīs dienas tēmai un sākam tātad, kā atbrīvot iekšējo potenciālu. Kā pārvarēt tos iekšējos šķēršļus, un visvairāk tur ir stāsts par bailēm, kā atbrīvot to savu potenciālu un izmantot patiešām jaudīgāk, spēcīgāk, vairāk atklāt to, ko tu patiesībā noteikti pat nezini, ka tu to spēj izdarīt un ka tas tavai dzīvei var piedot daudz lielāku vērtību un kvalitāti. Nu ko, un te ir stāsts par to, ka klasiski tā vidēji cilvēki izmanto tikai 30 līdz 40% sava potenciāla. Protams, ka tu vari pateikt, hei, man ar to pietiek. Jā, var, bet tomēr, ja tu vismaz ieklausītos, mēģinātu izprast un ieraudzītu zināmā mērā, bet kas būtu, ja tie būtu 50%, kas būtu, ja tie būtu 60%. Es domāju, ka tomēr tev tā interese rastos, hei, es arī gribu atklāt to savu iekšējo dabas resursu, jeb resursu. Nu, lūk. Bet 30–40% tas ir tas vidējais, ko cilvēks izmanto. Un te ir stāsts ne jau par zināšanu trūkumu, bet te ir stāsts par cilvēku un par tiem mūsu iekšējiem šķēršļiem. Un kā jau minēju, lielākoties un visvairāk tās ir bailes. Dažāda veida bailes, bailes no kļūdīšanās, bailes no tā, ka būs pārmetumi, bailes no augstuma, bailes no neizdošanās un tā tālāk. Te nāk arī klāt šaubas, viennozīmīgi, kur ir bailes, tur ir šaubas. Šaubas par savām spējām, ja? Nu, tas ir tas stāsts, vai es varēšu izdarīt, ja? Vai man izdosies. Ļoti daudz cilvēki sevi ļoti kritizē, tātad te ir stāsts arī par paškritiku. Un es vilktu paralēlis ar to, ka vai nu tu esi iemācījies mīlēt sevi vai nē. Un, protams, par ieradumiem, kas ierobežo, par šo saucamo komforta zonu. Man tepat ir labi, man ar to pietiek, vairāk nevajag. Nu, lūk, un kaut vai piemērs, tu vari būt lielisks runātājs, bet bailes no publiskas uzstāšanās tevi aptur. Man pat bija kaut vai viens piemērs, es strādāju ar vienas kompānijas vadītāju, kurš sevi te viss tā spektrs, ja. Man ir jāuzstājās ar prezentācijām, es esmu uzstājies, bet man šķiet, ka man nesanāk, man šķiet, ka tas ir slikti, ka es nemāku prezentēt, ka es nemāku runāt. Un tad, kad mēs ar to pastrādājām un pat atsaucot atmiņā kaut kādas konkrētas situācijas, izrādās, ka tā nemaz nav. Kā patiesībā prezentācijas sanāk ļoti labas. Jā, tur ir kur piestrādāt. Patiesībā cilvēks ļoti pārliecinoši un ļoti arī efektīvi runā, uzrunā cilvēkus, ja, ir interese. Tā kā te ir tas stāsts, un vai nu mēs tad strādājam ar šīm bailēm, vai mēs pārvaram tos iekšējos šķēršļus, vai mēs ieraugam to savu dabas resursu, vai tomēr nē. Ja? Un principā jau mēs šeit runājam par to, ka tie 30–40% ir vidēji, tātad cilvēks neizmanto 70, vismaz 60–70% savu potenciālu. Un tā efektivitātes formula ir pavisam vienkārši. Ir potenciāls, tātad tās ir tavas spējas, tās ir tavas zināšanas, prasmes un tie ir tavi dabiskie resursi.
noņemt nost šķēršļus. Ja, tā tad stāsts ir par tiem iekšējiem šķēršļiem, kas principā bloķē to tavu rīcību. Ja, tās ir bailes, šaubas, paškritika, ieradumi, komforta zona, tas, par ko jau es runāju. Un tad mēs ārā dabūjam to efektivitāti. Tas, ko reāli principā sasniedz savā dzīvē. Un jo mazāk būs baiļu, jo mazāk to iekšējo šķēršļu, jo tu vairāk izmantos to savu potenciālu, un jo efektīvāk tas līdz ar to arī būs. Nu, lūk, es esmu coach arī, ja, kā es teicu, un principā ar šo ļoti daudz un bieži esmu strādājis. Un ir zināmā mērā varbūt sabiedrībā kaut kur, ka coachings un coaches ir lamuvārds. Jā, diemžēl tā situācija tāda ir, bet par to šobrīd mēs nerunāsim. Es to noteikti neatiecinātu uz sevi, jo man ir svarīgs cilvēks, ar kuru es strādāju. Man ir svarīgs tieši viņš tajā brīdī, un tas, kas viņam ir aktuāli, tas, kas viņam tur sāp, tur, kur viņam ir tās vajadzības. Tāpēc es tomēr akcentēšu, kāds tad ir tas coaching mērķis, strādājot, nu, teiksim, ar cilvēkiem. Un, ja runājam kaut vai par šo tēmu, tad, principā, tas coachings atbrīvo no tiem iekšējiem šķēršļiem, lai cilvēks patiešām sasniegtu, pirmkārt, lielāku efektivitāti, ja, ar mazāku piepūli, lielāku apmierinātību, ja, tātad dzīvot saskaņā ar tām savām vērtībām un principā izmantot tās savas īstās spējas. Ja, ir vairāk zināšanu, ir vairāk spēju, līdz ar to arī piekļūt potenciālam. Un jautājums, kā to izdarīt? Caur iekšējo motivāciju. Jo iekšējā motivācija jau ir tas galvenais instruments, kas mūs virza. Tas ir tas, vai nu mēs izdarīsim vai neizdarīsim. Un te ir ļoti svarīgi trīs faktori. Pirmais faktors ir virziens. Ja, tātad tu saproti, ko tu vēlies, tu saproti arī, kāpēc. Otrs ir, tad, kad tu jau esi sapratis, ja, ir piepūle, ka tu esi gatavs darīt, ieguldīt enerģiju, ieguldīt laiku, ieguldīt to savu resursu. Un trešais ir neatlaidība. Tātad tu turpini darīt arī tad, ja ceļš kļūst šaurāks vai grūtāks vai sarežģītāks. Un te ir tas, ko tā mana pārliecība un ko es patiešām mācu un tā ļoti jaudīgi uzsveru, ka ir gribu un nestrādā vajag. Ja, tā tad vēlos, nevis vajag. Un šis ir svarīgi, jo iekšējā motivācija patiešām nāk no tā, ka es gribu, no tā, ka tu gribi, no tā, ka tu vēlies, nevis no vajag. Piemēram, cilvēks mācās spēlēt ģitāru spēli patiešām ar prieku, viņš grib apgūt to, ja viņš praktizē katru dienu ar prieku. Atceramies, ja, virziens, piepūle, neatlaidība. Un, protams, ka rezultātā viņš atklās, hei, jā, šis man izdodās, šis man sanāk, un es pirms gada nevarēju iedomāties, ka es spēlēšu ģitāru. Savukārt cilvēks, kurš iet cauri vajag, pēc nedēļas vai 2 nedēļām noteikti pārstās to darīt. Un te mēs varam paskatīties dažādos virzienos. Ja. Vajag veselīgi ēst, jo tā sabiedrībā runā, tā visapkārt, to iesaka ārsti, to iesaka mediķi. Protams, ka veselīgs dzīvesveids kā tāds patiešām tā ir vērtība, un tas ir tas, kas principā būtu ļoti svarīgi katram cilvēkam, bet nevis caur vajag, bet caur to, ka gribu, caur to, ka es vēlos to darīt. Un te ir stāsts, ka, lai panāktu bieži vien to gribu, nu, tur ir jāieguldās, arī ar to ir jāstrādā. Ja? Kā es esmu arī saviem kolēģiem, saviem darbiniekiem, cilvēkiem, ko es apmācīju, saku, jā, protams, ka ir kaut kādas lietas, ko darbā nepatīk darīt, vai, teiksim, nu, bet ka vajag. Un te ir svarīgi, ka tu to vajag pārvērt par to, ka gribu, vēlos, ka tu atrod to interesi arī tajā, kas sākumā šķita, hei, nu, come on, priekš kā. Nu, lūk, labi. Te es izdalīju ārā to gribu un vajag, lai ir tāds, nu, uzskatāms
uzskatām piemēru tam, jo gribu ir spēks, bet vajag ir spiediens. Ja? Gribu ir tā iekšējā motivācija, ja? Bet savukārt vajag ir tas spiediens ja, uz tevi, un tad tur ir daudz un dažādas negācijas. Kaut vai paņemam, piemēram, potenciāls, ja, caur gribu tu izmanto tos tās savas spējas. Savukārt, ja mēs skatāmies teiksim, caur vajag, tad tā ir zināma kontrola, un tu jūties ierobežots. Ja? Vai, piemēram, ticība sev. Ja? Zinu, ka varu, es noticu sev, vai es strādāju to, ka es ticu sev. Ja? Savukārt, vajag ir spiediens, kāds mani spiež. Un tā mēs te varam iziet cauri gan par iekšējo motivāciju, ja, gan par cieņu un uzticēšanos, ka tu pieņem sevi, ka tu zināmā mērā mīli sevi. Ja. Nevis, piemēram, vajag, jo, ja vajag, tad tur noteikti būs bailes kļūdīties, bailes, ka neizdosies, bailes riskēt un tā tālāk. Tā kā šis tā uzskatām parāda to atšķirību un vērtību, ja, cik vērtīgi ir šis gribu, ja, un cik zināmā mērā spiedošs un nekādā veidā tava potenciāla neattīstošs, neatraisošs ja, ir šis vajag. Kā tad nonākt? Kā tad nonākt pie šī gribu, kā tad nonākt pie tā un atklāt to savu iekšējo potenciālu, kā atklāt šo savu dabas resursu? Atkal ir vēl viena formula, pavisam vienkārša un sastāv no 3 lietām, no 3 virzieniem, aspektiem. Pirmais ir neapmierinātība. Tā sajūta, ļoti skaidra sajūta, ja, ka tā, kā ir, vairs neder. Ja. Nu, piemēram, arī man, ja, tā sajūta var rasties gan no ārējiem, gan iekšējiem triggeriem, kur man pirms kaut kādiem gadiem gāja tur holteru monitorēšanu un velo trenažieri, kur ārsti man ļoti stingri pateica, ja tev vairs nav 18 un ja tu nesāksi kustēties, ja tu nesāksi ikdienā aktīvi staigāt, ja, tad, tici man, problēmas būs vairāk kā. Ja. Un tad es saprotu, ka, hei, vairs neder, jo gan pēc sajūtām, gan vispārējā, un šī ir tā neapmierinātība, ja, kas tev liek aizdomāties, ja, apstājies, apzināties, ja, aizdomājies, un kas jau tad sāk strādāt uz to tavu iekšējo potenciālu, uz to tavu iekšējo dabas resursu. Nākamais ir tas redzējums. Tad, ko tad tu vēlies, kādu dzīvi tu vēlies? Ja? Kādas attiecības tu vēlies, kādu, es nezinu, karjeru tu vēlies, jebkurā virzienā, tavs redzējums, ko tu vēlies. Un tad ir jāspēr pirmais solis. Un šis coachingā ļoti mēs strādājam, tad kad, ko tu darīsi? Kas ir tas pirmais solis, kaut vai šodien noskatoties prezentāciju, ja, noskatoties šo video, ko tu darīsi? Kas ir tavs nākamais solis? Ja? Kaut vai mazs, kaut vai neliels, kaut vai pirmais solis, bet tas ir ļoti svarīgi. Ja, tātad šī formula sastāv no neapmierinātība, redzējums un pirmais solis. Un principā pārmaiņas notiek tikai tad, kad šie 3 elementi ir kopā. Ja, un tie ir daudz spēcīgāki par to iekšējo pretestību, kas bieži vien cilvēkam ir. Nu, lūk, kas tad ir tā pretestība pārmaiņām? Vienkārši tās ir bailes no nezināmā, tie ir mūsu ieradumi, tā ir mūsu komforta zona, un tie ir attaisnojumi, atrunas. Cik daudz tās ir mūsu dzīvē? Tās es esmu atklausījies. Ja. Protams, ka es esmu cilvēks, un man arī pa laikam ir kaut kādi attaisnojumi, kāpēc nedarīt, vai kāpēc par šo nepadomāt, kāpēc ar šo nepastrādāt. Protams, bet nu, es to ātri nomenedžēju un virzos tālāk. Tā kā šeit ir patiesībā ļoti skaidra bilde, ja, kas tad ir, ko ietver sevī pretestība un ar ko būtu jāstrādā. Nu, lūk, un, piemēram, praktisks piemērs, darba maiņa. Ja, ir konkrēta situācija, cilvēks grib mainīt darbu, bet pa lielam neko nedara.
Ja, ir visādi triggeri, ir visādi sliktas sajūtas un tā tālāk, izdegšanas varbūt. Kāpēc? Ja? Jo šeit tā pretestība, bailes, atrunas un vispārējais ir lielāka par motivāciju. Un atkal, un tad ir šī formula, lai mēs nonāktu pie tā, lai šīs pārmaiņas notiktu, tad ko vajag? Vajag šo neapmierinātību, vajag saprast, kas konkrēti nepatīk, cik lielā mērā tas ir. Ja, piemēram, darbs ir izsmēlis, nav izaugsmes, nezinu, tur atalgojums, nav motivācija, mikroklimats vienkārši briesmīgs. Tā kā ir jāsaprot, ja, jo, lai pārmaiņas notiktu, vajag saprast šo neapmierinātību, saprast, kas konkrēti kādi iemesli ir tam, ka nepatīk. Nākamais, un tad jau tu vari veidot šo redzējumu, ja? Strādāt pie precīza mērķa. Tad ko? Ko tu gribi mainīt? Ko tu vēlies? Uz ko tu virzies? Kas būs tas mērķis? Nezinu, es, piemēram, gribu. Piemēram, tu gribi strādāt nevis tur veiklā, bet tu, piemēram, jau sen ir bijis doma, ir bijuši kaut kādi signāli tam, ka tu gribi darboties digitālā mārketinga jomā, piemēram. Ja? Un tad jau ir nākamais, tas pirmais solis. Šonadēļ uzstāju CV, ja, un nosūtu 3 pieteikumus. Ļoti vienkārši, protams, ka šajā katrā posmā un no šo kopumā ir pietiekami daudz jāstrādā. Šeit ir jāiedziļinās, ir dažādas metodas, tehnikas, kā to izdarīt, bet formula patiesībā ir ļoti vienkārša. Un tad mēs nonākam pie šī rezultāta. Un tad sākas tās pārmaiņas. Tā tad neapmierinātība, redzējums un pirmais solis. Vienkārši, vai ne? Nu, lūk, un kādi ir tie secinājumi? Atbrīvojies no bailēm, jo bailes patiešām ir lielākais šķērslis tavam potenciālam. Es jau esmu kaut kādos video stāstījis, bet man šis piemērs patīk. Piemēram, bailes man ir no augstuma. Joprojām ir. Ja? Bet ne tik lielā mērā. Un tā kā es jau kādu pusotru gadu dzīvoju Spānijā, tad tie, kas ir bijuši Spānijā, zina, ka šeit ir pietiekami daudz kalnu, ir serpentīni ceļi, vieglāki, sarežģītāki un tā tālāk. Bet tur augšā taču ir skaisti, un man patīk daba, man patīk šie skaistie skati. Es nevarēju iedomāties, ka pirms kaut kādiem, pirms 3 gadiem es varēšu ar automašīnu uzbraukt pa serpentīnu augšā kalnā. Nevarēju pat. Es mēģināju pēc kilometra 2 visu metu mierā un braucu lejā. Tagad es to varu izdarīt un daru to pietiekami pārliecinoši. Jā, protams, kad ir kaut kāds stresiņš, ir kaut kāds adrenalīns, bet es to varu izdarīt. Un es atklāju to potenciālu, ka es to varu. Ja? Un ar ko man bija jāsāk, man bija jāatbrīvojas no tām bailēm, jo tas bija mans šķērslis. Nākamais ir nevis, ka vajag tur uzbraukt augšā, bet ka es to vēlos. Es patiešām no sirds vēlējos ieraudzīt tos brīnišķīgos skatus, izbaudīt to enerģiju, izbaudīt to fantastiskos mirkļus. Tāpēc es gribēju, es vēlējos, un tā ir tā atslēga uz to efektivitāti. Tāpēc nākamais ir izmanto šo pārmaiņu formulu. Ja, šo neapmierinātību, šo redzējumu un pirmo soli. Un sāc ar vienu soli. Jo mazs solis šodien ir labāks nekā lieli sapņi rīt, sēžot uz dīvāna. Un principā tavs potenciāls tevi gaida. Kas tevi aptur? Uzdod šos jautājumus. Apstājies, apzinies un sāc ietekmēt. Es atvainojos. Un tāpēc ir individuālās sesijas, kā es saku, arī tādas individuālas izaugsmes programmas, un kaut vai par šo tēmu runājot, bet kopumā arī kā es strādāju, ka fokus ir tieši uz tevi, fokus ir uz konkrēto cilvēku. Uz to, kas viņam ir aktuāli, uz to, kas viņam tur ir iekšā, ja? Ko viņš domā, kā viņš saredz un kur viņš grib nonākt. Ja? Vai kas ir tie signāli, kas ir tie izaicinājumi.
sesijas, veids, kā es strādāju, materiāli viegli saprotami uztveram. Noteikti, ka man ir svarīgi, lai cilvēks gūst panākumus, cilvēks gūst rezultātus, cilvēkam izdodas. Un, protams, ka līdz ar to tie rezultāti, lai ir arī mērāmi. Un, jā, mazāk ir vairāk, nevis daudz visa kā un pārmērīgas teorijas un citas tādas lietas, bet mazāk ir vairāk, jo tas ir daudz efektīvāk. Ar praktizēšanu, ar darbošanos no vienas sesijas uz otru, vienošanās, kāds ir tas formāts, kā mēs strādājam, lai pēc tam nav pārpratumi. Un galu galā ļoti svarīgi, ka cilvēks gūst panākumus, kā jau es minēju. Tas man ir būtiski, tā ir mana lielākā motivācija, un tas ir tas, kāpēc es ar cilvēkiem strādāju, kāpēc es dalos ar šo, kāpēc man ir svarīgi, ka to, ko es zinu, ko es māku, ko es protu un joprojām mācos, es varu iedot arī jums. Nu, ko, šī tēma ir noslēgusies. Ja tev ir interesanti, tad raksti. Vislabāk ir uz e-pastu vai rakstīt arī ar WhatsAppā. Citādi visādi, lai viss forši, lai izdodas.